Labdien, godātie kolēģi! Sāksim mūsu valdības sēdi, atjaunosim mūsu TAP portālus. Man jautājums, vai kādam ir vēl kas piesakāms valdības sēdē, bet pirms mēs varbūt arī sākam mūsu jau sarakstīto darba kārtību. Mums šodien ir ieradušies jaunieši, kas pārstāv mūsu apvienotajās nācijās, ja es nekļūdos, bet es domāju, viņi labāk izstāstīs visu paši. Un tie ir mūsu jaunieši, kuriem es vēlos dot arī iespēju pastāstīt, kā viņi redz, kā Latvija būtu pārstāvāma starptautiski, un arī kas ir tie galvenie jautājumi, ko šāda jauniešu organizācija, kas ir arī kā delegāti ANO jauniešu konferencē, nacionālā konferencē Nākotne jaunietim, kas ir tās lietas, ko viņi redz, kas būtu arī iespējams mums jāzina, kā politiķiem, kas rūp jauniešiem, un lai nav varbūt reizēm nereti tā, ka mēs, protams, veidojam dažādas politikas priekš jauniešiem, bet es vēlējos arī šeit dot iespēju jauniešiem tikt uzklausītiem arī visaugstākajā valdības līmenī, lai jūs varat patiešo pateikt mums, katrai arī nozarei, jo katrs ministrs pārstāv savu nozari, kas jums, apkopojot visu to jūsu darbu, ir šķitis pats svarīgākais, ko jūs vēlētos arī šodien pavēstīt. Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies, cienījamā ministra prezidents kundze, paldies ministri, ka jums iespēja šodien mūs uzklausīt. Jā, mēs esam Latvijas ANO jauniešu delegātu programma. Latvijā mēs darbojamies kopš 2019. gada, kad ārlietu ministrija uzticēja lielākajai jauniešu organizācijai Klubs Māja īstenot šo programmu Latvijas ietverā un tad tālāk vēstīt Latvijas jauniešu viedokli ārpus un tad ANO institūcijā kopumā. Šobrīd mums ir ļoti lieliska sadarbība jau ar izglītības, ar ārlietu un pareizāk sakot, klimata ministriju. Un mēs noteikti grasamies paplašināt vēl tālāk šo, un tāpēc arī šodien esam šeit, lai iepazīstinātu ar mūsu nacionālās konferences rezultātiem Nākotne jaunietim. Jā, mēs paši esmu Nikola Kleinberga, esmu programmas koordinatori, un šeit ir mūsu burvīgais izglītības jomas delegāts, bet padomnieks Daniels. Bet jā, par programmu īsāk tā. Jā. Mēs esam, es teiktu, Latvijas jauniešu balss ANO. Mums darbs dalās formālajā un neformālajā daļā. Formālajā mēs, protams, esam dažādos fórumos, ANO ģenerāla asamblējā, arī mūsu delegāts Kristofers būs, ņemam dalību COP, UNESCO un ECOSOC jauniešu fórumos un citās sanāksmēs, kur nu vien mūs uzaicina, tā, lai mēs varētu pārstāvēt latviešu jauniešu balsis. Jā, kā jau Daniels minēja, mums ir attīstītas sadarbības, un tas ir svarīgi, jo mēs dodamies uz ministrijām, uzzinām, kas tad no jūsu ricipolitikas ir aktuāls, un to nodot jauniešiem, varbūt uzjautāt aktuālos jautājumus. Izglītības ministrijā mums ir ikmēneša tikšanās, un tur mēs saprotam, kas tie brīdī ir aktuāls. Piemēram, bija periods, kurā telefonu skolās bija aktuāls temats, tad mēs braucām uz skolu vizītēm viscaur Latvijā un jautājām, ko tad jaunieši domā, ko tad skolotāji domā, un tad tādā veidā cenšamies palīdzēt, ietekmēt šos lēmumus. Nikola ļoti veiksmīgi iezīmē to, ka mēs aktīvi dodamies skolu vizītēs. Šajā gadā mums liela prioritāte ir Latgale un pierobežu zona. Mēs esam aizvadījuši jau šajā gadā 3 reģionālās vizītes, burtiski 10 km no valsts robežas, Kārsavā, mazā ciematā, runājot par ANO drošības padomes kampaņu, īstenojot ANO drošības arī simulācijas, izspēles un citas aktivitātes. Jā, un tas, kā mēs ievācam jauniešu viedokli, ir Nacionāla konferencē, kas ir tas mūsu ikgadējais pasākums, un veidojot dažādas fokus grupas, vai tas būtu skolās, skolu vizīšu laikā, vai tas būtu speciāli organizētas, lai mēs braucot pārstāvot, mums tiešām ir tas jauniešu viedoklis. Par konferenci, tātad mums notika šī gada 9. augustā, tā arī bija 2 daļās, formālajā un mazāk formālajā. Formālā bija ārlietu ministrijā, kur mūs ļoti jauki uzņēma, kur tad norisinājās 2 diskusijas, un tad otra daļa, kas bija darba grupas 4 tematos, kas tad norisinājās gan izglītības ministrijā, gan Svetbanka fondā Augt un Īrijas un Ukrainas vēstniecībās. Tā kā cenšamies jauniešu pēc iespējas dažādākās vidēs nogādāt tā, lai būtu pēc iespējas plašāk. Arī te var redzēt, jaunieši no reģioniem bija apmeklēti konferenci. Šogad mums bija arī no diasporas jaunieši. Un kopumā skaitļos tie bija 70 dažādi jaunieši, 13 eksperti un tapa jauniešu rezolūcija.
Taču par pirmo paneļa diskusiju tad mēs runājām par Latvijas lomu ANO mērķu ieviešanā un nākotnes paktu. Tika iezīmēts tas, ka Latvija ir padarījusi tiešām daudz, esam 13. vieta ilgspējas attīstības mērķu sasniegšanā, taču mums joprojām ir nepieciešams piestrādāt pie tādām jomām kā rīcība klimata jautājumos, ekonomiskās nevienlīdzības risināšana un atbildīga patēriņa nodrošināšana, pie kā mēs tad pieskārāmies arī vīdes darbu grupā. Un šie visi darbs pie šiem mērķiem, lai mēs tos uzlabotu tieši Latvijā, varētu būt kā labās prakses piemērs, piemēram, manā drošības padomas kampaņas ietvaros, kur tad mēs varētu parādīt, ka mēs varam un mēs arī darām. Jā. Savukārt otra paneļa diskusijā bija par ļoti aktuālu tematu izglītības jomā, veselības mācību jauniešiem, kur kopā ar ekspertiem diskutējām, kā šo vislabāk īstenot skolas sistēmā. Un mēs bijām viensprāts kopā ar ekspertiem par to, ka tāds viens priekšmets kā veselības mācība nav īsti realizējams esošajā situācijā, bet pastāv vairāk alternatīvie varianti. Jaunieši norādīja par to, ka liels izaicinājums ir uzticēties skolas esošajā personālā saistībā ar to, ka jaunieši dodoties pie skolas atbalsta personāla, saņem no citiem klases biedriem dažādu veidu mobbinga izpausmes. Kā vēl viens noteikti būtisks fakts šajā situācijā ir tas, ka ļoti liela loma ir nevalstiskajam sektoram iesaistīties un īstenot šīs aktivitātes skolās atbalstīt, jo skolotāju zināšanas, kā jaunieši norādīja, dažkārt ir ļoti nepilnīgas, uzdodot jautājumus, viņi nevar saņemt īsti tās atbildes, kas viņiem būtu nepieciešamas, bet arī no nevalstiskā sektora puses būtu nepieciešams vienotas nostājas dažādos jautājumos, lai šīs nostājas nebūtu pretrunīgas savā starpā. Man kā izglītības padomniekam mēs uzdevām ārkārtīgi specifisku jautājumu, provokatīvu, ja es tā varētu arī viņu nosaukt, vai STEM izglītība izglābs Latvijas nākotni. Un šajās diskusijās piedalījās ārkārtīgi divi zinoši eksperti, frontāli divās pusēs, no Rīgas Tehniskās universitātes prorektors izglītības un zinātnes jomā, un tad savukārt arī no Kultūras akadēmijas. Tad šo jautājumu uzdevām, kā jaunieši raugās uz šo, jo dati liecina par to, ka izglītības sistēmā STEM ir ārkārtīgi nepieciešama, un mēs redzam to, ka šos ekspertus mums ārkārtīgi vajag, bet, diemžēl, jaunieši neizvēlās šīs jomas dažādu apsvērumu pēc. Un kā viens arguments tika minēts to, ka netiek varbūt tās pilnvērtīgi īstenotas humanitāro un sociālo zinātņu iespējas. Iespējams, tur ir nepieciešams veikt kaut kādas pārskatīšanas, kā šīs jomas iedot viņām vēl lielāku iespēju attīstīties. Un, jo jaunieši aktīvi izvēlās vēl joprojām šobrīd, kaut vai arī pastāv STEM izglītībai ļoti liels atbalsts un līdzfinansējums, bet humanitārās un sociālās zinātnes vēl joprojām saglabājās top virsotnēs arī izvēlēs, iestājoties augstskolā. Noteikti vēl būtu būtiski minēt, ka jaunieši minēja kā izaicinājumu darbam izglītībā, kas bija tāds patīkams sauciens no jauniešu puses, kad jaunieši vēlās darboties izglītībā un vēlās iesaistīties, kļūt par skolotājiem, strādāt par treneriem vai piedalīties augstākās izglītības dažādu procesu īstenošanā. Un visbeidzot par to, ka ir nepieciešams būtisks atbalsts zinātnē. Jaunieši vēlās to darīt, bet šobrīd esošā situācija ir tāda, ka sociāla-ekonomiska apsvēruma pēc jaunieši izvēlās tomēr darba iespējas un neiesaistās tik aktīvi varbūt tās prakšu īstenošanā vai kā citādāk. Jā, un mums arī otra darba grupa par dzimumu līdztiesību, kas ir 5. ilgspējīgas attīstības mērķis. Mēs runājam par intersekcionalitāti un privilēģijām un cik vienlīdzīga vai nevienlīdzība tomēr ir Latvijas sabiedrība. Šīs darba grupas fokus bija tieši uz individu līmeni, kā tad mēs kā indivīds ietekmējam sabiedrību un kā sabiedrība ietekmē individu. Un tur tika secināts to, ka mums katram būtu vairāk jāapsver savas privilēģijas un to, kā tās varētu vai nevarētu ierobežot kādu citu. Un tika runāts arī par minoritātēm, to, ka tās vajag iekļaut, par tām vajag radīt izpratni, jo sabiedrībā pastāv dažādi stereotipi, un tomēr mēs visi dzīvojam vienā sabiedrībā, un tad mums ir jāprot sastrādāties
savstarpēji. Šeit vēl svarīgi piebilst noteikti arī to, ka jaunieši sagaida, kad valsts arī pārvaldē, ja šī dzimumu līdztiesības jautājumi tiek ievēroti, kā noteikti var labās prakses, piemēram, minēt valsts, respektīvi gan ministra kabinetu, gan valsts kancelējā, jau šobrīd tas aktīvi tiek īstenots, un mēs, manuprāt, varam rādīt labo prakses piemēru, jo, kā noteikti jūs arī jau zinat, tad šobrīd aktīvi notiek procesi Eiropas institūcijās izvēles. Tad Latvija var būt kā labs paraugs, ka valsts pārvaldē ir iespējama īstenot šos dzimumu līdztiesības jautājumus. Protams, mums ir kur vēl tiekties, bet, manuprāt, mēs ejam pareizā ceļā. Tātad, jā, klimats un vide. Mēs uzdevām jauniešiem jautājumu, īstenībā ļoti sarežģīti patiesībā jautājumu, bet jaunieši ļoti veiksmīgi tika ar to galā, vai jaunās inovatīvās tehnoloģijas izglābs mūs no klimata krīzes. Šeit noteikti izklausās ļoti ārkārtīgi tehniski sarežģīts šis jautājums, bet jauniešiem, protams, bija viedoklis, un jaunieši saskata kā primāro risinājumu, ka tie ir individuālie paradumu maiņa, kā potenciālais glābiņš klimata krīzei, un klimata krīze vēl joprojām ir aktuāls klimats. Mēs redzam to, ka gan plūdi, gan dažādas citas situācijas, ar to mēs vēl joprojām saskaramies un saskarsimies gan jau ka vēl. Tas ārkārtīgi sasaistās patiesībā ar nākamo tematu, ko iepazīstinās Nikola, par drošības izaicinājumiem, ka jauniešiem nav, diemžēl, zināšanas, kā rīkoties ne tikai militāru situāciju, konfliktu situāciju gadījumā, bet arī dažādās dabas stihijās, kad, diemžēl, ir situācijas, kad nepieciešams veikt kaut kādas ātras operatīvas darbības. Jā, mūsu noslēdzošā darba grupas tēma bija par visai aktuālu jautājumu, tīpaši šobrīd, kas bija par valsts aizsardzību, par to, kādai ir jābūt jauniešu iesaistē savā un arī valsts drošībā. Un, tika secināts to, ka jauniešiem ir interese iesaistīties valsts aizsardzībā dažādos formātos. Tika minēts, ka pietrūkst dažādākas opcijas, kā tad aizsargāt, jo daudziem bija vienkārši bail no tā, kā sāktos karš, viņi nezinātu, ko darīt, vai arī kāda cita klimata krīze, piemēram, kā mums bija ar plūdiem. Bet tas, ka jāatrod katram jaunietim piemērotākais veids, kādā iekļaut viņu valsts aizsardzībā. Protams, būtu labāka reklāma nepieciešama. Daudz jaunieši arī minēja to, ka finansiāli tas varbūt nav viņiem visai izdevīgi, arī tie 11 mēneši, kas tiek minēti. Daudziem ir bāžas par to, ka viņi tiks atrauti no savas ikdienas realitātes un būs ļoti grūti atnākt atpakaļ. Protams, retrospektā tas ir tikai gandrīz gads no dzīves, bet kā jaunietiem tas ir diezgan daudz. Un civilās aizsardzības pamati skolās un universitātēs, piemēram, valsts aizsardzības mācību un universitātēs, civilās aizsardzības kurs tomēr nesot pietiekams, jo daudziem tās ir vai nu video lekcijas vai klātienes lekcijas ar video pamatiem, kur tad trūkst tā praktiskā pieredze. Es varu minēt no sevis, es vidusskolā izgāju pati valsts aizsardzības mācību brīvprātīgi, un tur bija ļoti jauki tas, ka mums stāstīja teorētiski, bet arī praksē mēs mācījāmies salikt ierocis, piemēram, kā tas ir tā, lai, ja nu kas, tad man būtu aptuvena nojausmi, kā to visu darīt. Un, protams, tika arī izskanēts tas, ka ir neapmierinātība par procesu, kādā pieņēma valsts aizsardzības dienesta likumu un to, kā tas tika nokomunicēts ar jauniešiem. Protams, liela daļa no šī ir komunikācija, bet pozitīvā ziņa ir tāda, ka jauniešiem ir interesi, jaunieši vēlas iesaistīties, ir vienkārši jāstrādā pie procesiem, kā tad to jauniešiem padarīt pievilcīgāku. Līdzīgi kā ar STEM priekšmetiem, tur arī vajag pārdomāt, kas tad pašiem jauniešiem ir aktuāls. Un, Secinot, varbūt tās galvenās lietas, tā ir primāra komunikācija. Visās darba grupās patiesībā jaunieši norādīja, ka jaunieši vēlētos būt aktīvāk uzklausīti un iesaistīti dažādu lēmumu procesu pieņemšanā. Tāpēc mēs arī atrodamies šeit šodien, lai iepazīstinātu jūs šodien ar šo deklarāciju, lai jūs jau varētu aktīvāk iesaistīt viņu rīcību politikas veidošanā. Varbūt tās kādi jautājumi. Es teikšu lielu paldies. Es teikšu lielu paldies jums, protams, arī par drosmi, un paldies arī kancelejas vadītājiem Kronberga kungam. Tā bija tieši viņa ideja, jūs arī uzaicināt šodien šeit valdības sēdē. Un es domāju, tāds viens praktisks jautājums varbūt, principā man jāsacina, ka jūsu aplūkotās tēmas ļoti sakrīt ar šīs valdības un šīs koalīcijas deklarāciju. Un es nezinu, vai jūs esat vadījušies pēc tās, vai mēs esam vadījušies visi pēc vienotas sajūtas, kas mums Latvijā šobrīd ir aktuāli. Bet gan STEM izglītība, gan drošība, gan veselība, tās noteikti ir arī šīs valdības prioritātes.
Un varbūt tāds viens jautājums par mobilajiem telefoniem. Kā jūs uzskatāt, tas ir vajadzīgs mācību procesā, jo skolās, man liekas, par to ir milzīgi dažādi jautājumi. Un es pieļauju, ka arī jauniešu vidū dažādi to uztver. Kā jūs redzat skolā, mācību iestādēs, kā ir ar tiem mobilajiem telefoniem? Un varbūt ir arī kaut kāds vecuma cenzus, kurā brīdī tad mobilo telefonu jau var sākt izmantot tiešām kā mācību līdzekli, bet kurā brīdī viņš ir tikai tomēr kā kaut kāds varbūt tomēr traucēklis mācību procesam. Ja es drīkstu tādu jautājumu jums uzdot. Jā, paldies par jautājumu. Mēs šo jautājumu aktīvi esam uzdevuši skolās, kad šis jautājums bija Saeimas dienas kārtībā. Tad patiesībā jaunieši ir ļoti noskaņoti par to, ka ir nepieciešams ierobežot telefonu lietošanu, jo viņi saskata paši risku to, ka tas var traucēt mācību procesam. Vienlaicīgi jaunieši daudz min, kad daudz skolotāji skolā izmanto šos mobilos telefonus mācību procesa ietvarā, jo ir jāsaprot noteikti to, ka mēs ejam līdz laikam un ierastās varbūt šīs tradīcijas krītas un tāfeli, varbūt tās ne visus jauniešus uzrunā un skolotājiem nākās noturēt šo uzmanību stundas laikā citādākām metodēm, bet jā, jaunieši vairāk kārt minēja dažādus labos piemērus par to, kā tiek izmantot gan QR kodi, gan tiek izmantotas dažādas aplikācijas, īpaši arī tajās pašās STEM priekšmetos vidusskolā, bet runājot par vecumu cenzu, iespējams, varbūt šis sākums skolas periods un pirmsskola varētu būt tie izglītības posmi, kur varbūt tās būtu nepieciešams citādāk pieiet pie šī jautājuma, varbūt tās neierobežot, bet jautāt noteikti, kādi ir tie mērķi skolai pielietojot šīs ierīces, bet noteikti tam nebūtu jābūt normai stundas laikā. Paldies, es redzēju, ka bija daži jautājumi. Es sākšu ierobežot visu, gan runātāju laiku, gan jautātāju laiku, jo mums laiks iet, bet, protams, ministriem bija jautājumi, izglītības ministrē, un es redzēju, laikam arī ārlietu ministrē bija jautājumi. Jā, paldies. Es mazliet reaģēju uz to telefonu lietošanu vai viedierīču lietošanu. Man liekas, ka ļoti svarīgi, ka mēs runājam ne tikai par stundām, bet runājam tieši par starpbrīžiem, kas ir tas skolu visaptverošais laiks, un pārsvarā lielākā problēma ir tieši tas, ka starpbrīžos lieto šos mobilos tālruņus. Bet atejot no tā, paldies, protams, jums par prezentāciju. Mazliet jūs minējāt par to, ka jaunieši ir gatavi kļūt par skolotājiem. Kā jums liekas, kāds ir atalgojums, lai viņi gribētu tiešām būt par skolotājiem? Šo jautājumu esam arī uzdevuši skolās. Patiesībā jauniešus mums ļoti pārsteidz atbild, ka nebiedē tik daudz kā atalgojuma jautājums, bet dažādi šis vai nebūs skolā, pieņemsim, no vecāku puses ietekmi. Šis ir tā būtu. Bet runājot par atalgojumu, viņi atzina to, ka atalgojums ir pat tīri, kā viņi saka skolā, ka tīri ok ir. Paldies par šo burvīgo atbildi. Ārlietu ministru un tad satiksmes ministrs un aizsardzības ministrs. Īsi, kolēģi, ja? Paldies. Tiešām liels prieks. Arī paldies premjerei un Kronberga kungam, ka iekļāvāt šodien šādu ekspromta diskusiju no manas puses par komunikāciju. Pastāstiet, kādās platformās jūs paši esat sociālajos medijos? Šobrīd. Jā, mēs esam vienot sakot gan Instagram, gan Facebook vidē. Darbojamies, dodamies šajās skolu vizītēs, un šie ir tie būtiskākie un galvenie komunikācijas. TikTokā ir kāds no jums? Mēs domājam par TikTok, bet tur ir arī drošības apsvērums, bet mēģinam tvītot arī, kas mums bija. Tā individuāli ir kāds no jūsu jauniešiem TikTokā arī? Gan jau, ka kāds ir. Komandā man šķiet, ka neviens. Nē, varbūt tās kāds. Nē, es pieņemu, ka kāds ir, bet tas nav tāds plaši izmantots. Bet mēs ļoti veiksmīgi izmantojam Instagram Reels kā opciju, jo tas tiešām labi sasniedz jauniešus. Labi, man vienkārši aicinājums arī pašiem tā brīvi mēģināt stāstīt par lietām, ko jūs redzat un diskutēt un prasīt mums. Mēs labprāt jums arī palīdzēsim vai Instagram laivus vai kaut kādus citus. Bet arī, ja kāds ir TikTokā, mums ir aizliegts būt TikTokā kā ministriem, bet tā tomēr ir vide, kur jaunieši ļoti daudz ir. Tā kā domāsim, kā to paldies. Satiksmes ministram vārds. Paldies liels. Jā, liels paldies par prezentāciju. Man ļoti patīk arī formāts, kur jaunieši ANO delegāti sēž pie šī galda un ministri nāk prezentēt. Tas varbūt nākamajā reizē. Mans jautājums ir par jauniešiem, kas studē ārzemēs. Kas ir tie faktori, kas viņiem ir būtiskākie, lai motivētu viņus pēc tam atgriezties Latvijā? Pēc tam, kad viņi ir ieguvuši Eiropas vai pasaules līmeņa izglītību ārvalstīs.
Liels aspekts, protams, ir atalgojums un darba vieta. Daudz jaunieši, kas ir izstudējuši ārzemēs, sagaida ārzemju algu, un Latvijā dažbrīd tas nav salīdzināms. Lielai daļai no jauniešiem tā ir tāda misijas apziņa, to, ka viņi ir uzauguši Latvijā, viņi grib arī dzīvot Latvijā. Un, es teiktu, ka lielākā daļa ir atalgojums un darba vieta, tāda, kas apmierina, tāda, kas atbilst viņu diplomam. Jā, vēl varbūt es varu piezīmēt vēl vienu svarīgu lietu. Šie pārstāvji, kas mums bija konkrēti 2 jaunieši arī no diasporas, viņi izteica vēlmi, ka mēs vairāk arī komunicējam. Mēs atzīstam arī mūsu ietvarā, mēs neesam pietiekami daudz komunicējuši līdz šim brīdim ar diasporas jauniešiem, bet tas ir noteikti mums uzdevums turpmākajam gadam. Labi, paldies, Sprūda kungs. Jums vēl pēdējais jautājums. Jā, paldies, premjerministrs kundzei, tiešām lieliski iniciatīva un tiešām milzīgs paldies jums par jūsu aktivitātēm, to, ko šodien prezentējāt. Tas tikai tā aizberga virspusējā daļa, jo jūs tiešām darat ļoti daudz. Un paldies, protams, ka arī drošība ir viena no tām lietām, ko mēs visi kopīgi ir aktualizējam, un arī jūs radāt tas viena no lielajām prioritātēm. Komunikācija, to, ko jūs minējāt, ļoti svarīga, un arī mēs nepārtraukti pilnveidojamies, un noteikti šajā visā stāstā atgriezeniskā saite ir ļoti svarīga. Tāpēc varbūt es uztvēru ar to, ko jūs teicāt par valsts aizsardzības dienestu likumu ieviešanu. Diskusijas notika 22. gada noslēgumā, 23. gadā, kad tas tika arī sākumā pieņēmts. Jūs teicāt, ka varēja kaut kādas lietas labāk. Kas ir tas, kas jums šķita, kas toreiz vai arī tagad var tikt darīts labāk? Jo arī runājot par toreiz, kad likums ir tik ieviests un pieņēmts, bija plašas diskusijas. Skaidrs, ka iesaistīts ļoti plašs loks, un beigās jau zinām kompromiss ar šeit bija jāslēdz, bet atkal tā atgriezeniskā saite šeit noteikti ļoti, ļoti svarīga. Tā kā varbūt arī vēl retrospektīvi paskatoties gan toreiz, gan tagad, ko jūs uzskatiet, kas tie akcenti būtu jāliek? No mūsu puses tās noteikti būtu jaunatnes organizāciju iesaistas, jo tiešām daudz jauniešu darbojas tajās, un tās arī diezgan veiksmīgi apkopo jauniešu viedokli un uz sarunām, kaut vai neformālām ar jaunatnes organizācijām, kas tad ir apkopojuši tiešām jauniešu viedokli, kaut vai šādā formātā nākt un risināt, jo ļoti daudz, kas ir labas idejas, tas vienkārši nav nokomunicēts tādā jauniešiem pārāk veiksmīgā formātā šobrīd. Bet mēs labprāt nākt un runāt un diskutēt. Jā. Labi, liels paldies jauniešiem. Es domāju, jūs daudz minējat vārdu komunikācijas. Domāju, tas izaicinājums šobrīd ir tie lielie burbuļi, kuros mēs katrs atrodamies, un informācijas milzīgais apjoms. Jo tas ir tiešām absurdi, ka mēs sakam, nav nokomunicēts. Patiesībā informācijas ir daudz. Tas izaicinājums ir, kā visā tajā informācijas apjomā atrast tev svarīgo informāciju un neredzēt kaut kādus reklāmas, kuras mums galīgi nav interesants. Ja tu kādreiz meklēji, nezinu, sunim kādu saitītu, tad tev visu laiku nāk atgādinājumi par to, bet noteikti ne par drošību un tiem jautājumiem, ko jūs tikko minējāt. Tā kā es gribu arī pateikt lielu paldies jums, un kamēr jūs arī esat klātesoši, pateikt arī ministriem un valsts sekretāriem klātesošiem, visiem mums faktiski valdībai šobrīd aprit gads. Laikam svētdien bija tā diena, kad mums apritēja gads, tā kā jūs bijāt klāt šodien arī tādā ļoti svinīgā notikumā. Es jums teikšu šajā brīdī lielu paldies un laidīšu jūs arī iet ārā par šīm durvīm. Tā kā paldies jauniešiem vēlreiz. Paldies. Paldies, bet ministriem un valsts sekretāriem es vēlējos pateikt, ka kolēģi šis noteikti nav bijis vienkārši gads. Un es domāju, ka tas laiks arī uzņemoties, arī man pildīt šos pienākumus, es skaidri apzinājos, ka šis būs laiks, kad ir jāpieņem īpaši daudz grūtu lēmumu, un skaidrs, ka blakus mums notiek karš. Mēs reizēm to aizmirstam, bet uzņemoties arī vadīt valdību, es domāju, jums arī katram uzņemoties gan ministra lomu, gan arī katram valsts sekretāram esot tajā amatā, kur jūs esat, jūs ļoti labi apzināties, ka šis ir tāds laiks, kāds ļoti sen nav bijis. Un šajā laikā mēs visi arī koalīcijā vienojāmies, ka mēs tā vietā, lai mēs varbūt daudz laika pavadītu strīdoties, ko domā viena partija vai otra, mēs vairāk veltīsim savu uzmanību tam, lai tiešām risinātu tos jautājumus, kas mūsu iedzīvotājiem, mūsu uzņēmumiem ir svarīgi. Un mēs ļoti daudzas lietas patiesībā arī izdarījām. Un svarīgi ir tas, ka mēs spējam arī neskatoties to, ka ir ļoti daudz izaicinājumu. Un mēs arī esam vienojušies, ka mums patiešām ir šie birokrātijas mazināšanas pasākumi, administratīvā sloga pasākumi jāveic. Ar to neiet tik vienkārši, jo viens ir politiskā griba, bet otrs ir tiešām arī ieviest dzīvē, izlausties cauri daudzām tiešām arī mūsu pašu ministriju nozaru dienestu iestāžu durvīm. Un
nonākt līdz tam gala rezultātam, tas nav viegli. Bet es varu teikt, ka, manuprāt, liels paldies jums visiem šajā valdībā. Es arī esmu jutis, ka mēs spējam vienoties par ļoti grūtām lietām, bet mēs spējam vienoties, kāds ir risinājums. Pat tad, kad ir ļoti grūtas situācijas, pat arī tad, kad mēs šobrīd redzam, mums arī budžetā ir gan daudz izaicinājumu, nav tā, ka mēs viens otru kaut kādā veidā cenšamies ielikt kādā citā pozīcijā, bet mēs kopīgi spējam apsēsties pie galda un risināt. Un, manuprāt, tas ir arī šīs valdības spēks. Un gan zāļu cenu mazināšana, gan finansējums veselības aprūpē, vienotu skolu latviešu valodā, banku kredītprocentu augstās likmes, ko mēs pagājušā gadā samazinājām, un ļoti arī tādos saspringtos apstākļos tur negāja viegli, bija ļoti daudz dažādu bažu, kā tas viss vēl izpaudīsies, un, protams, arī šobrīd pastāv tiesiskas bažas, bet mēs to solījām un mēs to izdarījām. Mēs kompensējām lielās elektrības rēķinu pieaugumus, mēs arī zinām, ka tas gadiem nebija risināts, un pēc vēlēšanām tas vienkārši uzblīda, un mēs spējām arī noteikt griestus, kādi tie būs arī turpmāk, lai nebūtu tādas situācijas, ka vienkārši pēkšņi tas viss uzblīst, un valdībai un iedzīvotājiem ir jārēķinās ar to, kas gadiem nav risināts. Tāpat arī, es domāju, jautājumi, kas ir saistīti ar vardarbību ģimenē, mēs tās esam atzinuši, mēs viņus esam uzlikuši galdā, mēs viņus esam risinājuši. Es arī ļoti ceru, ka elektroniskās aproces būs un finansējums tam ir paredzēts un iepirkumi ir izsludināti. Tāpat arī ļoti daudzu gadu gaitā sakrātajā kārta ar papīriem un izaicinājumiem Rail Baltica jautājumā. Mēs esam uzlikuši to uz galda, un es redzu, tas tā kā tādā operācijā, tas ķermenis Rail Baltica guļ uz galda, un mēs viņu operējam. Un es domāju, tas nav vienkārši, bet drosme būt un risināt šai valdībā ir. Un es ļoti ceru, ka Rail Baltica arī tie solījumi, kas ir doti visu 3 Baltijas valstu starpā, viņi būs. Un viņi nav vienkārši nevienai no 3 Baltijas valstīm, bet katrā ziņā šie jautājumi tiek risināti. Un arī partnerības regulējuma ieviešana, kas gadiem tika gaidīta, es domāju, tas parāda, ka mums cilvēks ir centrā un tās vērtības Latvijā ir tiešām tās pašas galvenās, un tāpat arī taisnīguma atjaunošana pensionāriem par darba stāžu, tas arī gadiem bija diskutēts jautājums, un mēs to izdarījām pagājušā gadā. Un liels paldies, protams, arī visām mūsu iestādēm un dienestiem, kas katru dienu uz robežas novērš hibrīdos apdraudējumus. Es domāju, mēs varam tiešām būt lepni par mūsu dienestiem, kas katru dienu cīnās ar šo milzīgo spiedienu. Jo mēs labi zinām, ka bez viņu tāda darba mēs nevarētu panākt to drošību, kāda mums patiesībā Latvijā ir. Un mēs arī esam paredzējuši papildus finansējumu robežai. Man bija iespēja robežu redzēt, pirms viņi ir izbūvēti, un tagad, kad viņi tiek būvēti, es domāju, tās ir 2 atšķirīgas lietas. Un tam, protams, ir paredzēts ļoti, ļoti liels finansējums. Tāds nebija paredzēts 10 gadus atpakaļ, bet tāds ir paredzēts šobrīd. Un es esmu lepna par to, ka mēs to esam izdarījuši. Jo bez finansējuma to arī nevarēja izdarīt. Nevar prasīt arī reizēm rezultāti, ja nav attiecīgi finansējuma. Un tā ir ļoti daudzās jomās, un mēs to labi zinām. Un mēs arī esam ieviesuši kārtīgi, ka mēs cenšamies valdībā nevirzīt jautājumus, kur mēs zinām, ka, ja tā finansējuma nav, mēs nesolam, ka kādreiz būs, zinot, ka iespējams šobrīd mēs pat neredzam, kā to finansējumu iegūt. Un man liekas, tāda godīgums un atklātība arī ar sabiedrību sarunājoties un pasakot, kas ir tās mūsu prioritātes, un tad tomēr tur arī koncentrējot savu enerģiju un arī finansējumu, manuprāt, ir godīga saruna arī ar sabiedrību, ko šodien mums pateica jaunieši, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs ar viņiem komunicējam. Tāpēc es vēlos pateikt lielu paldies jums visiem un pateikt arī paldies Latvijas sabiedrībai, kas ir šo visu laiku arī mums uzticējusies. Es zinu, ka bijušas ir arī noteikti mums kļūdas, bet es arī zinu, ka mēs varam būt lepni par to, kāds mums ir mugurkauls, arī daudzos ļoti sarežģītos politiskos lēmumos, pārstāvot Latviju starptautiski, katram jums cīnoties par saviem jautājumiem. Un jāsaka, šis gads man personīgi noteikti nav bijis viegls, bet es ticu, ka mēs esam no sirds darījuši to, ko mēs varam vislabāk. Un tā ir sezona, kurā mēs šobrīd strādājam. Pēc kādas šīs sezonas nāks kādi citi un darīs to darbu, bet darot to no sirds un darot atklāti un sarunājoties atklāti, es domāju, ka mēs varam izdarīt labāko, ko mēs varam. Paldies jums visiem! Nu tā, pēc šāda ievada un atceroties, ka mums ir pagājis gads, nevienkāršos apstākļos pievērsīsimies ikdienai, un tā ir mūsu valdības sēde, un pirmais darba kārtība jautājums mums šodien ir.
Nē, tas nav 2-1. Sekundīti. 2-1 ir Čakšas kundzes Eiropas Savienības kohēzijas politikas dokuments par profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras vidi. Lūdzu, Čakšas kundze, izstāstiet īsi, mēs uzlabosim tomēr profesionālajās skolās infrastruktūras vidi. Īsos vārdos varbūt pasakiet, ko mēs tur plānojam darīt, kā mēs plānojam ieguldīt fondu finansējumu. Mēs gatavojamies izdarīt daudz labas lietas. Un šajā sezonā tiešām man jāsaka, mēs runājam par klimata neitrāliem risinājumiem. Un te, man liekas, es gribu uzsvērt pirmais. Pirms tika sagatavot šie fondu tālāka virzība, 22. gadā tika veikts energoefektivitātes datu apkopojums un dažādi priekšlikumi, kurus tātad veica Rīgas Tehniskā universitāte, apsekojot visu profesionālās izglītības iestādes un nonāca pie dažiem tādiem nepārāk patīkamiem secinājumiem, bet secinājumi nekad nav nepatīkami paši par sevi. Svarīgi ir, ka saprot, ko ar viņiem darīt tālāk. Un viena no lietām, ko secināja, ka, teiksim, ir zema automatizācijas pakāpe dažādajām gan gaismekļu izslēgšanai, gan telpu sildīšanai, tad ir atšķirīgas iestādes personāla zināšanas par to, kā veidot energoefektīvu pārvaldību. Tad tieši tāpat tās trūkst vienotas un saprotams visam personālam un arī audzēkņiem izpratnes par ēku uzturēšanu un kā to varētu izmantot arī mācību procesā, jo šobrīd profesionālās izglītības iestādes energoefektivitātei pašas arī apmāca cilvēkus. Tāpat tās arī aktuālie dati par energopatēriņu, par to, cik labi jau šobrīd tiek resursi izmantoti, un arī tika skatīts, cik daudz un kādās skolās šo enerģijas nodrošinājumu vajadzībām tiek izmantoti arī atjaunojami energoresursi. Tātad tika izdarīti secinājumi par pašu sistēmu, un tad balstoties uz to, šobrīd tātad ERAF investīciju programma mērķi 25. un 29. gadam lielā mērā ir, lai novērstu lielu daļu no šīm atrastajām nepilnībām. Un es teiktu, ir tādi 3 lielie bloki, kas iekļaujās te prezentācijā parādītajām lietām, bet viens ir centralizēt un efektivizēt visus šos uzraudzības sistēmas, otrs apmācīt cilvēkus, kas strādā gan profesionālās izglītības iestādēs paši par sevi, veidot vienotu sistēmu un arī sasaistīt to ar pašu skolu uzturēšanu, tātad mācību programmās to ieliekot iekšā un atsevišķās skolās arī veikt energoefektivitātes uzlabojumus, tātad labāku vides veidošanu. Kas tad tur notiks? Tātad kopumā tie ir 19,2 miljoni, kas tiks izmantoti, lai panāktu tātad energoefektīvāku rezultātu. Tātad gan mēs varam runāt gan par iekštelpu, mikroklimatu, gaisa kvalitāti un ar to saistītām lietām. Energoefektīvāki risinājumi, gan apgaismojumi, gan telpu ventilāciju un visu ar to saistītajās lietās. Ir minēti konkrētie kvadrātmetri, kas tiks izmainīti. Un tad kopumā tas ir vērsts uz visām profesionāli tehniskajām skolām, tehnikumiem, kas šobrīd ir valsts pārvaldībā. Tā kā lūgums atbalstīt, man liekas, ka te ir izdarīt labs tas darbs, kas ir sākumā izvērtējot sistēmu, un tad precīzi jau sistēmai vajadzīgajās vietās arī ieliekot konkrētos risinājumus. Man pašai vissvarīgāk liekas tā sadaļa, kur mēs to izmantojam ne tikai ēku uzlabošanā, bet arī mācību procesā, kā sasaisti vai cauršūt pašu sistēmu, kad jaunieši, kas mācās arī par atjaunojamo enerģijas inženieriem, gan vispār par energoefektivitāti, redz arī reāli dzīvē, kā to vislabāk darīt. Paldies! Paldies liels Čakšas kundzei. Es domāju, ka mums profesionālā izglītība jāatbalsta, vai ne, jo tā ir faktiski tā joma, kur mēs redzam, ka tie rezultāti patiešām ir labi. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, sakam jā šim punktam, un līdz ar to esam izskatījuši 2.1, pārējiem pie 2.3, kurš laikam ir jāskata kopā ar 2.4, kas ir Tieslietu ministrs virzīts likumprojekts grozījumu likumā par tiesu varu. Bet es došu vārdu Tieslietu ministrei Lībiņai Egners kundzei. Jūs izstāstiet varbūt par abiem jautājumiem kopā. Lūdzu, Egners kundze, jums vārds. Jā, paldies, premjerministrs kundze un godātās ministras, godātie ministri. Šodien ir tā diena, kad mēs ministru kabinetā
varam noslēgt varbūt tādu ilgstošu darbu pie tā, ka mēs veidojam Tieslietu akadēmiju kā jaunu, tieši speciāli tiesnešiem, prokuroriem, tiesnešu palīgiem, prokuroru palīgiem, tiesnešu kandidātiem, prokuroru kandidātiem, tiesu procesā iesaistītiem izmeklētājiem, citiem tiesu procesā iesaistītiem tiesu darbiniekiem tādu speciālu mūža izglītības vietu, kur ar īpašām mācību programmām tiktu strādāts pie viņu tās īpašās profesionālās izaugsmes un specializācijas. Mēs esam šo projektu izveidojuši sākotnēji par atvesaļošanās fonda finansējumu. Ir veikts sākotnējais saskaņošanas darbs, ir prezentēts projekts gan Tieslietu padomē, gan ikgadējā tiesniešu konferencē. Mēs esam pētījuši, kā šādas akadēmijas tiek veidotas citās Eiropas valstīs. Un šodien šis Tieslietu akadēmijas likums būtu tas juridiskais rāmis, lai mēs, kad nākamgad 1. janvārī Tieslietu akadēmijai ir jāatver durvis, varētu arī iecelt jauno akadēmijas direktoru, sākotnēji arī dažus darbiniekus, kas nodrošina darbu, un varētu uzsākt apmācību tātad šiem jaunajiem, es nevaru teikt studējošajiem, jo tie jau visi ir profesionāļi savā darbā, bet pēc būtības, jā, viņi atgriezīsies studējošo solā. Līdz ar to šis likums būtu jāpieņem tā, lai būtu izveidota tātad šāda juridiska persona, lai varētu izsludināt arī atklātu konkursu uz Tieslietu akadēmijas direktora amatu. Mēs varētu izraudzīties labāko un varētu uzsākt Tieslietu akadēmiju savu darbu. Mums ir tāda pavisam īsa prezentācija sagatavota. Valsts sekretāra kungs to arī pavadīs uz priekšu. Es īsumā tās galvenās lietas pateikšu. Tātad tas ir pilnībā jauns veids, kā mēs skatāmies uz tādām varbūt ilgstoši nerisinātām lietām, jo līdz šim dažādām tiesu varas profesijām bija dažāda pieeja, kā viņi nodrošina savu darbinieku un arī tiesu varas augstāko amatpersonu izaugsmi. Katram bija varbūt savi kursi, tos arī savstarpēji varbūt īpaši neapspriežot, katrs savā ietvarā arī piedāvāja. Šī būs tāda ilgtspējīga un vienlaikus arī elastīga tālāk izglītības sistēma, jo, ja mēs redzēsim, ka kādā jautājumā, kā piemēram mēs nesen konstatējām, ka tieši vardarbība ģimenē, vardarbība pret sievieti, vardarbība pret bērnu ir joma, kurā ir jāspecializējas, tad mēs arī varam to šajā apmācību kursā īpaši paredzēt. Tāpat mēs arī redzam, ka naida noziegumos ir nepieciešamas zināšanas visaptveroši visiem, kas ir iesaistīti tiesu procesos un citos jautājumos. Tā būtu tā vieta un iespēja to nodrošināt. Plānots, varam iet uz priekšu. Tātad, kā jau es iepriekš minēju, ļoti, ļoti plašs studējošo loks. Un tās galvenās mērķa grupas jau es minēju, bet arī kā mākslas pakalpojumu mēs, protams, varam izmantot arī fakultatīvas mērķa grupas un dot iespēju šajā akadēmijā, lai arī ne tikai valsts budžetam būtu jānosedz pilnīgi visa darbība, bet mēs arī varētu piesaistīt labus mācību spēkus no citām valstīm un piedāvāt to arī, tā skaitā, notāriem, advokātiem un citām fakultatīvajām mērķa grupām. Uz priekšu. Tātad plānots, ka Tieslietu akadēmijas funkcionālo pāraudzību, jeb uzdevumu un kompetenci īstenošanu veiks Tieslietu padome, kas ir koleģiāli, kas aptver visu tiesu varas pārstāvju augstāko amatpersonu kopumu. Tajā arī darbojas Tieslietu ministrs, Saeimas juridiskās komisijas vadītājs un tiesu varas profesijas. Bet institucionālo pāraudzību, ja administratīvo spēju darboties, tad īstenos tieši ministra kabinets ar Tieslietu ministra starpniecību. Un, kā jau es minēju, tātad 1. janvārs, 2025. gada 1. janvārs ir, ka Tieslietu
akadēmijas direktors, kurš tiks izraudzīts atklātā konkursā, uzsāks savu darbu, un arī pēc būtības tad arī Tieslietu akadēmija varēs uzsākt savu darbu, un tā tiešām ir ļoti, ļoti gaidīta. Tieslietu padomē vēl pagājušajā nedēļā piekdienā mēs prezentējām Tieslietu akadēmijas projektu virzību. Tiek daudz domāts jau pie pirmajiem moduļiem, kā mēs nodrošinām pirmās lekcijas, un tiesneši un citi ļoti to gaida. Uz priekšu. Nu, jā. Es atvainojos, varbūt kamēr tad ir tas slaids iepriekšējais tur palicis, bet kāpēc ministru kabinets ir pāraugs? Kāpēc ne Tieslietu ministrija? Tā ir tā neatkarīga, tā Tieslietu padome, jā. Tieslietu padome nav kā institūcija, līdz ar to mēs tomēr to pataram valsts pārvaldē, tas arī, lai mēs varētu nodrošināt valsts pārvaldes sistēmisku kārtību. Tieslietu ministrs līdzīgi tāpat kā citās šādās neatkarīgās institūcijās veiks to institucionālo pāraudzību, bet, protams, respektējot tiesu varas neatkarību saturiski, šie jautājumi tiks apspriesti Tieslietu padomē, kas ir koleģiāls tāds veidojums, bet tā nav kā viena institūcija, kuras pāraudzībā varētu būt iestāde, vēl jo vairāk tā tomēr ir iestāde, kura paģēra gan budžeta līdzekļus, gan arī citus jautājumus, un, manuprāt, tieši valsts pārvaldes ietverā caur Tieslietu ministriju šo funkciju arī varētu nodrošināt. Mēs esam par to ļoti daudz diskutējuši, un šis ir tāds modelis, kuram ir piekrišana no visiem iesaistītajiem. Labi, var iet tālāk. Jā. Tātad Tieslietu akadēmijas likums ir jāpieņem Saeimā. Mēs lūdzam, lai varētu šo likumu projektu nosūtīt uz Saeimu, lai jau varētu Saeimas 19. oktobra sēdē to nodot komisijai. Komisija to gaida, bija ilgāks saskaņošanas laiks, un mēs esam sazinājušies jau Tieslietu padomes ietvarā gan ar komisijas priekšsēdētāju, gan ar pārējiem, arī ar Saeimas priekšsēdētāju. Un es lūgtu no ministru kabineta arī lūgtu šim likumprojektam steidzamību. Es, kolēģi, esmu gatava izstāstīt, jo šī ir tā iespēja pastāstīt par Tieslietu akadēmiju tie, kas līdz šim nav piedalījušies šajā diskusijā. Protams, ka ministru kabinets varbūt to tikai informatīvā ziņojuma ietvarā ir par to lēmis vairākas reizes par virzību. Es apsveicu Tieslietu ministriju ar tādu brīnišķīgu virzību uz priekšu. Mēs raugamies un, teiksim, tiesnešu šo kvalifikācijas eksāmenu arī šobrīd pārņem skolotāji, un mums arī būs kvalifikācijas eksāmens. Tas jautājums mans varētu būt, kā viņš ieguļās kopējā izglītības sistēmā mazliet šobrīd no tāda. Tas ir tāds profesionālās pilnveides zars, un šobrīd aizejot projām no tās vienotās sistēmas, vienkārši, ja jūs varētu ieskicēt, kā viņš precīzi, ņemot vērā, ka tas ir likums un neatkarīgs. Jā, šī nebūs mācību iestāde. Viņa nosaukums ir akadēmija, jo starptautiski to izmanto. Bet klasiski pēc būtības ar to, kā mēs saprotam izglītības iestāde akadēmija, tam ir ļoti mazas līdzības. Ja varētu teikt, ka pēc būtības tas ir, ja šobrīd ir tikai un vienīgi tāds tiesnešu mācību centrs, kas ļoti šauri tikai tiesnešiem nodrošina mācības, prokurori iepērk savas mācības, pārējās tiesvaras profesijas citādi, tad nosaucot to skaisti par akadēmiju, mēs vienkopus saliekam resursus un pēc būtības daudz taupīgāk un efektīvāk nodrošinām to, ko jau visu laiku mēs darām. Plus vēl arī no iekšlietu sistēmas tos izmeklētājus, kas piedalās tiesu procesā, arī vienlaicīgi varam izglītot. Ka tas netiek darīts ar vairākām ministrijām, vairākās iestādēs, vairāk kārtēji pārmaksājot arī pēc būtības. Bet tā nav akadēmija kā izglītības iestāde tādā izpratnē, kas piedalās izglītības procesā. Lai šeit varētu mācīties, ja tā varētu teikt, vai izglītoties, tev visu pirms jau ir jābūt ar atbilstošu profesiju tiesu varā, tur, kur tu esi,
ar īsu izņēmumu par tiesneša amata kandidātiem, kas arī pēc būtības jau ir skrupulozi izvērtīti. Viņi iziet šobrīd apmācības procesu, viņiem speciāli izveidojot to mēs tagad izdarīsim kopīgi visā Latvijā Tiesneša akadēmijā. Tas iet vienkopus arī ar to, ka Tieslietu padome pārskata gan tiesnešu skaitu, gan citas lietas. Tieslietu akadēmija, kā pēc būtības tiek ļoti gaidīta, lai arī iekšēji reformētu tiesu varu un celtu viņas spējas. Mēs izveidojām salīdzinoši nesen vienu specializēto tiesu, kur šaurākai tiesnešu grupai tiek dotas labas zināšanas, lai, piemēram, ekonomiskajos noziegumos viņi būtu zinoši, bet pēc būtības ir ļoti daudz kategoriju lietas, kur mēs neaizsniedzamies līdz tam vienam tiesnesim. Un šis būs tas veids, kur obligātā kārtā, man jāteic, tā nebūs brīva izvēle. Katram tiesnesim būs pamatapmācība jāaiziet, un tad, protams, ka būs arī iespēja fakultatīvi mācīties arī ko vēl citu. Līdzīgi kā tas ir citās valstīs tiesnešiem ir pieejams. Tad tas mans jautājums ir, kas ir tas mācību spēki? Es tīri saprotot. Tie būs ārēji piesaistīti profesionāļi tajās jomās. Līdzīgi kā šobrīd, tie varbūt arī paši tiesneši kaut kādās konkrētās lietās. Mums, piemēram, ir tiesneši, kas ir īpaši specializējušies, kurš zina tiesu praksi šajos jautājumos. Mēs arī izmantosim, ka mēs varēsim būt, kad akadēmija tiks izveidota vienotā tīklā ar pārējām tiesnešu akadēmijām, izmantot viņu profesionālus pasniedzējus, jo šobrīd vairākas vēstniecības man ir piedāvājušas, ka mēs varētu izmantot šos pasniedzējus, kad akadēmija darbosies gan Francijas vēstniecība, gan Vācijas vēstniecība. Jā, lūdzu, valsts sekretāra kungs. Jā, labdien, cienījamie kabineta locekļi. Tātad, kā jau minēju, tā būs tālāk izglītības iestāde, nevis formālas izglītības iegūšanas iestāde. Un mācību spēki būs tātad pirmkārt no paša vidus, kā tika minēts, un arī ārēji piesaistīt. Bet, lai tas process būtu vienveidīgs, tad šobrīd notiek jau mācību programmu izstrāde tālāk izglītībai, kuras ietvaros mācību spēkiem arī tiek definētas prasības. Tātad konkrētas tēmas, konkrētas programmas pasniegšanai mācību spēkam tiek definētas prasības. Un attiecīgi nākamais solis tad jau ir to atlase. Un tur abi šie virzieni iespējami, gan ārējais pasniedzējs, tas varbūt jebkurš gan arī no akadēmiskās vides pretendents, kurš var šo attiecīgo tēmu pasniegt. Un tas nodalījums par to institucionālo un funkcionālo varbūt uzraudzību, kas ir ļoti svarīgi. Tieslietu padome arī šobrīd jau apstiprina tiesnešu mācību programmu gadam. Tā ir tad ārējā prasība, un šī šeit arī tiks turpināta par saturu, par substanci lielā mērā iespēja lemt pašai tiesu varai. Paldies! Jā, bet man tomēr tad jautājums valsts sekretāram, kāda ir tā juridiskā šīs institūcijas bāze, jo, ja ministra kabinets ir pāraugs, kāpēc ministra kabinetam jāpāraug mācību iestādi? Es tomēr to nesaprotu, man īsti tas līdz galam neliekās kopā. Kāpēc jābūt kaut kādai tik neatkarībai ministru kabineta pāraugāmai iestādē? Es saprotu, ja mēs veidotu institūciju, kas kaut ko izmeklē, bet šī tomēr ir mācība iestāde, to pilnīgi mierīgi varētu pāraudzīt Tieslietu ministriju kopā ar Izglītības ministriju. Un man jāatzīst, šis man ir jaunums, acīm redzot, es esmu kaut kādā ziņā to palaidus garām, ka tas ir ministru kabineta pāraudzībā, bet ministru kabinets nevar pāraudzīt neskaitāmas lietas. Beigās nav nekāda pāraudzība. Paldies par jautājumu. Status šai iestādē es paskaidrošu. Tas ir arī vidusceļš un diskusijas rezultāts, izpildvaras un arī tiesu varas. Institūcija ir atvasināta publiska persona. Tāpēc ir šīs divi nodalījumi par substanci, par saturu, ko tā dara. Tur ir šī neatkarība un attiecībā uz finansējumu, budžeta plānošanas jautājumiem. Tad tas ir jautājums, par kuru atbild izpildvara. Un mūsu skatījumā arī šis bija šita labs kompromiss, ar kuru mēs varam virzīties uz priekšu. Jo ir starptautiski normatīvi, tā skaitā ir rekomendācijas par tiesnešu izglītību un ir iespējams arī otrs ceļš, ka tas ir vispār tiesu varas subjekts. Izglītības ministrijai, es teiktu, šajā gadījumā īsti nav tik liela loma, jo, kā es minēju, tā ir tālāk izglītības iestāde. Un tas regulējums, kas attiecās šobrīd daudz uz formālo izglītību, tā skaitā, piemēram, uz profesionālo, uz šo jomu īsti
Viņš absolūti to neregulē. Līdz ar to šajā gadījumā ir rasts tāds kompromisa risinājums. Budžeta programma paliek tā pati, kas jau šobrīd ir apgabalu tiesām un rajonu tiesām, bet šai budžeta programmai būs 2 apsaimniekotāji par darba organizācijas jautājumiem tiesās. Tā būs tiesu administrācija, kā tas ir šobrīd, bet par izglītošanas jautājumiem šī jauna institūcija, tā neatkarība, viņa nav absolūti neatkarība, kā mēs, piemēram, varam iedomāties tiesību sargu, institūciju. Šajā gadījumā tā neatkarība ir tieši uz satura lemšanas jautājumiem, proti, kā dažas lietas, kā atlasīt direktoru, kādas prasības viņam izvirzīt, lielāka tiesu varas iesaist šajā procesā, lielāka tiesu varas teikšana, jeb absolūta teikšana par mācību programmām, kādas būtu mācāmas jauniem tiesnešiem un kādas būtu pieredzējušiem mācāmas tiesnešiem. Līdz ar to tas ir tāds... Tas nav absolūti kaut kāds arī jauns izdomājums. Mēs esam atraduši to risinājumu esošā tiesiskajā ietvarā. Atvasināt publiska persona tā ir. Paldies. Es nezinu, vai es Paldies, būšu es saprotu, jūs skaidrojat to no savas perspektīvas. Es vienkārši domāju, ka, protams, mēs gribam, lai tiesneši izglītojas, lai viņiem ir tālāk izglītība, par to noteikti nav nekādu šaubu, jo manuprāt, tas ir ļoti būtiski, ka tiesneši var papildināt savas zināšanas tad, kad jau viņi stājušies amatā, ņemot vērā vēl to, ka viņi, principā, amatā tiek apstiprināti bieži vien arī uz mūžu, un ir ļoti svarīgi, ka kāds tur rūpi tiešām par to kvalitāti, un arī to, ko nosaka likums, ka tiesneši lem arī pēc savas kaut kādas subjektīvās objektivitātes, un šobrīd tie jautājumi bieži vien sabiedrībā ir ļoti nokaitēti, kāpēc lēma šādi vai tādi, un mums šī kvalitāte noteikti ir jāceļ. Tas ir ļoti būtiski. Jautājums ir vairāk par šo institucionālo piederību, vai tiešām ministra kabinets ir tas īstais, kuram būtu jāpārauga akadēmija. Tāpēc, ja jūs sakat vēl, jo vairāk, ka tā ir tālāk izglītība, es saprotu, ka mums iespējams tā politiskā diskusija kaut kur ir iztrūkusi, jo skaidrs, ka ministra kabinets pārauga ļoti daudz institūcijas. Man jautājums, vai ministra prezidentam arī būs kaut kāda loma vai nav? Vienkārši es to arī gribu saprast, vai nav nekāda ministra kabinetam loma. Ko mēs lemjam, ja jau viņš ir ministra kabineta pāraudzībā, vai ministra kabinets faktiski ir tikai šis institucionālais pāraugs? Institucionālais pāraugs pilnīgi noteikti ministra kabinets ir, un viss, kas ir saistīts, piemēram, ar budžeta jautājumu lemšanu, tā būs ministru kabineta un pēc tam arī parlamenta, kā tas ir. Bet šī nav klasiski tiešās pārvaldes iestāde, kā es minēju, piemēram, tādās darbības kontekstā, piemēram, ministru kabinets kā institucionālais pāraugs var dot norādījumus, piemēram, par personālu, par centralizācijas jautājumiem, virknei pakalpojumu, kuri valstī šobrīd tiek centralizēti, tā ir tā institucionālā daļa. Bet kas attiecās uz ļoti priekšmetiskām lietām, ja var lietot tādu vārdu drēbi, par ko atbild šī institūcija, proti mācīšana, mācību procesa organizēšana, pasniedzēja, tā skaitā izvēle, tad tā būs Tieslietu padomei. Viss, kas ir administratīvais, tas ir ministru kabinetam. Un tas ir arī tas kompromiss. Valstī šobrīd notiek daudz procesi, kuri ir vērsti uz procesu efektivizāciju, optimizāciju, piemēram, arī beidzamajā uzraudzības padomē. Mēs runājam par to, vai vajadzēs 24 cilvēkus, kas ir aprēķināti 2026. gadam. Iespējams, nē, jo, piemēram, Varams šobrīd strādā pie lietvadības pakalpojumu centralizācijas, grāmatvedības pakalpojumus centralizē valsts kase, tad lūk šajos jautājumos ministru kabinets ir tas institucionālais pāraugs, un kurš arī var noteikt, kā rīkoties konkrētai institūcijai, kas mūsuprāt ir labi un ir pietiekami arī ātri ejami soļi uz priekšu šajos jautājumos iespējami. Paldies. Un, ja es drīkst mazliet papildinātu tieši premjeras jautājumam atbildi, ka ministru kabineta šī pāraudzība tiek īstenot ar Tieslietu ministra starpniecību. Tas ir skaidri nosaprināts likumā. Un līdz ar to tas nozīmē, ka Tieslietu ministrs pēc būtības arī būs gan politiski, gan institucionāli atbildīgs tajā jomā. Plus Tieslietu ministram ir arī viena balss Tieslietu padomē. Tā kā pēc būtības Tieslietu ministrs būs iesaistīts abās šajās jomās. Un es arī varu šeit tiešām atklāti teikt, ka tā galvenā cīņa, kāpēc ar likumprojekts tik ilgi tapa, ka tiesu var uzskatīt, ka tai ir jābūt pilnīgi neatkarīgai tādai akadēmijai, kurai nav saistības ar valsts pārvaldi, kā tikai un vienīgi Tieslietu ministrijas
vai iespējams augstākās tiesas šī sasaiste. Un šis mūsu piedāvājums kā reiz ir, darot visu gan pārunu rezultātā, gan arī pārliecinot no tiesu varas neatkarības viedokļa, ka šeit īpaša sasaiste ar ministru kabinetu, kur īstenot tieslietu ministrs, ka tas ir tas veids, kā mēs varam virzīties uz priekšu, jo es noteikti nepiekristu, ka izveidojot šādu jaunu iestādi, mēs pēc būtības kā valsts, kā izpildvara un arī kā parlaments nevarētu būt iesaistīti ne tajā, kā tiek izlietots budžets, ne tajā, kā tiek izmantoti citi resursi. Un ir ļoti svarīgi, ka šī saikne ir tas, ka tiesa varai kā neatkarīgai institūcijai ir tās saistības, kurai mēs kā demokrātiskā valsts atbilstam, tas ir fakts. Mēs viņu kā tieslietu ministrijas iestādi nekādi nevarējām izveidot. Šis ir politiski labākais piedāvājums, kādu es uzskatu mēs varam piedāvāt. Un tas ir tiešām ilgu diskusiju rezultāts. Un es saprotu, ka atvasināts publiskas personas tāds ietvers nav bieži šeit no jauna radīts, un kaut kādā ziņā tas ir ļoti sarežģīts veidols, bet mēs noteikti negribētu arī radīt kaut kādu sāsinātu diskusiju, ka mēs iejaucamies tiesu varā caur savu akadēmiju saturā vai kā citādi. Šeit mēs būsim nodrošinājuši, ka mums neviens to nevarēs pārmest, nec politiski, nec saturiski, nec startautiski, bet mēs nodrošinām, ka valsts pārvaldes ietvarā institucionāli šī iestāde būs pāraudzīta. Un nākotnē iespējams labas sadarbības ietvaros vai kā citādi, varbūt, ka mēs varam atkāpties par soli. Bet šobrīd tiesu vara ir ļoti, ļoti uztraukusies par savu neatkarību, jāteic, manuprāt, nepamatoti, vēl diskusijas Saeimā par šo visu. Bet šis ir bijis ļoti ilgu, sarežģītu diskusiju kompromiss, kuras jau esmu pārņēmusi no iepriekšējā ministra, un esmu pastāvējis, ka šādam kompromisam, vismaz šādam ir jābūt. Protams, ka es redzētu, ka arī ciešāka saikne ar valsts pārvaldi būtu iespējama. Lielas paldies ministrē par šo skaidrojumu. Es domāju, tam es pilnīgi varu piekrist, ka ja tiek tērēti arī valsts budžeta līdzekļi, tad valstī ir jābūt instrumentiem, kā mēs varam saprast, vai tā izglītības kvalitāte un arī tie līdzekļi, kas tiek tērēti, ir gan adekvāti, jo tā ir mūsu iedzīvotāji, mūsu uzņēmēji samaksātā nodokļu maksātāja nauda. Un es domāju, mums nereti gadās, ka mums ir neatkarība, ir tā, bet labi, es nekomentēšu vairāk. Kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi? Galvenais, lai mēs nepārprotam, ko nozīmē neatkarība. Neatkarība nenozīmē bezatbildību. Neatkarība nozīmē neatkarību, bet šajos budžeta jautājumos es piekrītu tātad tieslietu ministrei, ka atbildība ir jānes un tāda uzraudzība tātad ministra kabinetam caur šo instrumentu paliek. Līdz ar to, kolēģi, izglītības ministrei, vai ir vēl kādi jautājumi? Nav jautājumu. Es atbalstu tieslietu ministru. Es domāju, ka ņemot vērā, ka mums ir arī mikrokvalifikāciju pilots sācies, es noteikti domāju, ka arī šī akadēmija iekļausies pēc kāda laika tajā. Noteikti, ka tas jau nenozīmē pēdējos risinājumus. Ja nāks kaut kāda labāka risinājuma, tos vienmēr varēs izmantot. Labi, paldies. Līdz ar to liels paldies arī par šiem skaidrojumiem. Skaidrs, ka diskusijas Saeimā vēl būs. Un noteikti atbalstam tieslietu ministrs piedāvāto variantu. Līdz ar to mēs esam izskatījuši laikam 2.3 un 2.4 kopā, ja? Liels paldies! Varam pāriet pie 2.7, kas ir iekšlietu ministra informatīvais ziņojums, pareizāk sakot, rīkojuma projekts par patvērtņu zīmju iegādu un uzstādīšanu. Lūdzu, Kazlovs kungs, jums vārds. Ministrija ir sagatavojusi ministra kabineta rīkojumu, un šī rīkojuma mērķis ir realizēt šo speciāli luminiscējošo zīmju iegādi, kuru mērķis ir pēc tam izlīmēt vai pareizāk pielīmēt pie tām ēkām, kuras atbildīs vai daļēji atbildīs vietām civilās aizsardzības jomā, kur mūsu iedzīvotāji var patvērties. Kāpēc šāds rīkojums? Tad mērķis ir pēc iespējas ātrāk iegādāties šīs zīmes, tāpēc mēs redzam, ka šeit ir procedūra tāda, ka valsts iestādēm
tiek uzdots īstenot valsts iestādēm, valsts kapitāla sabiedrībām īstenot pašām šo zīmi iegādi pēc vienota parauga, ko attiecīgi Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests ir pievienojis. Un pašvaldībām mēs iegādājamies centralizēti un atbilstoši tad nododam pašvaldībām pēc to objektu skaita un piekritības, kāds ir. Kopumā mums ir aptuveni 5000 objektu, pašlaik ir apsakoti vairāk kā 2300, un no tiem atbilst pilnībā 13%, ja 275 objekti, 42,6% daļai atbilst, tas ir 897. Un neatbilst 44%, un attiecīgi nav vērtēti 378 objekti, kas ir cokola stāvi. Tas nozīmē, ka viņiem šis pazemes daļa ēkas ir tikai attiecīgi uz pusi virs zemes, līdz ar to viņi neatbilst kā tādam iedzienam patvērtnes. Un tātad reāli tas dod mums pašlaik pēc apsakotā, vadoties no vadlīnijām, kādas ir aptuveni 394 000 cilvēku, ir 21% iespēja patvērties. Gan gribētu uzsvērt, ka šeit mēs runājam faktiski par trešās kategorijas, tā saucamajām patvērtnēm, kas nav domātas pret radiāciju un atomu triecieniem un citām, bet runa iet par tieši tādu triecienu viļņu aizsardzību, šķēmu aizsardzību, kas pie tam ir mūsu rīcībā šodien. Tad līdz ar to, lai to mēs varētu īstenot, ir jāiegādājas šīs zīmes, un kopumā tas ir 30, vairāk kā 32 000 eiro, kas tiktu piešķirti šo zīmu iegādēji. Tad mēs runājam tieši par šo pašvaldības sadaļu. Līdz ar to, kolēģi, man ir rīkojums ir saskaņots. Šorīt esam saņēmuši arī Finanšu ministrijas saskaņojumu no līdzekļiem attiecīgi neparedzētiem gadījumiem finansēt pašvaldības zīmju iegādi. Lūgums atbalstīt. Ja ir kādi jautājumi, varētu atbildēt. Jā, man tad piedāvājums pielikumus aprecizēt, jūs to izdarīsiet, saprotu, jā, iekšlietu ministrija. Tad jautājums Tieslietu ministrijai būtu jāsaskaņo vai jādod atzinums, jo tur nav tikai LNG nauda, Tieslietu ministrijas kolēģi, jā? Un tad jautājums, vai pareizāk sakot, tur jāprecizē protokolā, ka pašvaldības katrā ziņā noteikti tad izliek tikai tās zīmes, kas ir jau nofinansētas. Varbūt, ka Gailīts kundze varētu mums īsi nokomentēt. Es zinu, ka jūs esat strādājis arī ar normatīvu aktu sagatavotājiem iekšlietu ministriju. Varbūt īsi varat izstāstīt, kas tur vēl būtu jāprecizē. Gailīts kundze, jums vārds. Jā, paldies. Mums būtu lūgums, lai iekšlietu ministrija iesniegtu precizēto rīkojumu projektu, jo šobrīd rīkojums ir iesniegts bez pielikuma, bet vairākos punktos tekstā ir atsauce uz pielikumu. Un pielikumam ir jābūt pie tiesību aktiem pievienotam, nevis pie papildu dokumentiem, lai mēs vispār viņu varētu apstrādāt. Un tad paredzēt arī, kad valsts kancelē kopīgi ar iekšlietu ministriju pēc tam formējot precizē arī tekstu, lai nebūtu, ka mēs dodam pašvaldībām uzdevumus, ko mēs neesam tiesīgi darīt, bet tur ir vienkārši redakcijas jāprecizē. Jā, premjerministrs, mēs to darīsim. Jāatvainojas glābšanas dienas, protams, tas tika gatavots tādā arī, zināmā, precizēsim līdz parakstīšanai, būs viss labi. Labi, paldies. Tātad esam pieņēmuši, šis ir vajadzīgs. Tātad es saprotu, ka visas vietas apsakots vairāk vai mazāk ir liela daļa jau, lai mēs varam jau pamazām tātad ar zīmēm arī apzīmēt tās vietas, lai nebūtu tā, ka katrā pašvaldībā varbūt tur tās zīmes atšķirās, lai visi zina, ka tās zīmes ir vienādas, tad šādu aktu arī virzam uz priekšu. Un es saprotu, ka Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests ir gatavs arī ieguldīties no savas puses. Kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi iekšlietu ministram? Jautājumu nav. Liels paldies. Līdz ar to esam izskatījuši 2.7 precizējumu līdz sēdes beigām un pārējām uz slēgtu